Lai pieslēgtos ClassFlow programmatūrai, tad mums atkal jāatver interneta pārlūks, jāievada classflow.com, un šoreiz mēs izmantojam login iespēju. Tātad ievadam e-pasta adresi, ar kuru mēs esam reģistrējušies, un paroli, kuru piereģistrējām. Kā redzams, tad ClassFlow ir iespējams pieslēgties arī izmantojot Office 365, Google vai Facebook kontus, bet mēs izmantojam reģistrētos kontus. Un, kad ir ievadīta parole un e-pasta, tad klikšķinam Login. Pārlūks automātiski var piedāvāt saglabāt paroli šai vietnē. Tā ir jūsu izvēle, vai jūs vēlaties saglabāt vai nevēlaties. Un kā redzams, kad es esmu pieteicies savam kontam, man ir nomainījusies valoda, man konts vairs nav angļu valodā, bet viņš ir latviešu valodā. Un, lai izveidotu jaunu klasi, nevis jaunu darbu, tad man jāizvēlas sadaļa disks, un apakšsadaļā izveidot, es tad varu izvēlēties, vai nu es izvēlos izveidot jaunu stundas plānu, jaunu pārbaudes darbu vai jaunu mapi. Es varu arī augšuplādēt failu, pievienot saiti, importēt flipchart no Active Inspire programmatūras vai importēt Smart Notebook. Tas, kas man jāizvēlas šajā gadījumā, es izvēlos jauns stundu plāns, noklikšķinot uz šīs sadaļas. Un tas ir tik vienkārši izveidot jaunu stundu plānu.